lūdzu pastāstīt par ilgtermiņa ieguvumiem, bet gribās teikt, lai pie tiem ilgtermiņa ieguvumiem tiktu, jāizdara tas mājas darbs. Mājas darbs ir šī mājas renovācija. Tad, kā tā namsaimnieka pieredze, tie lielākie izaicinājumi, ar kuriem jāsaskarās, lai vēloties māju atjaunot, ir tādi 4-5, kad īpašnieki bieži vien neapzinās savus pienākumus un tiesības. Līdz ar to grūtības ir sasaukt kopsapulci, savākt tā, lai būtu kvorums un pārliecināt iedzīvotājus par renovācijas nepieciešamību. Jāsaka, gan pēc šiem Krievijas krīzes un visu energoresursu paaugstināšanas, šī attieksme krietni ir mainījusies, jo redz to ieguvumu. Protams, kompleksa mājas renovācija saistīta ar lieliem izdevumiem, arī dzīvokļu īpašnieku bieži vien mainīgajiem vēlmēm, jo viena grib vienu, otra grib otru, tad dabūt šo kopsaucēju nevienmēr ir tik viegli. Tāpat tās arī iedzīvotājiem trūkst tādas kolektīvās aizņemšanās pieredzes. Tur zināmā mērā arī namsaimnieks nāk pretīm, jo šos renovācijas kredītus ņemam uz sevīm, kur tiek ieķīlāt šī naudas plūsma mājas. Līdz ar to arī iedzīvotājiem palīdzam tādā ziņā. Un arī, protams, dzīvokļu īpašnieku piekrišana mājas atjaunošanai. Tas ir pietiekami smags darbs gan mājas vecākiem, gan arī projektu vadītājiem, lai pārliecinātu iedzīvotājus to darīt. Protams, tas ierobežojošs faktors ir šī komunāla maksājuma disciplīna. Lai saņemtu šo aizdevumu, ir nepieciešams, kad nedrīkst būt parāds lielāks par 10% gadu laikā, lai varētu tikt piešķirts kredīts. Tad tie galvenie veicamie darbi iepriekšējie kolēģi jau gribās teikt pa lielam jau izstāstīja, kas apakšā tam būtu, jo darbi veicam pamatā ar izstrādāto ēkas energosertifikātu, uz kur pamata tiek izstrādāts arī šis tehniskais projekts. Tās būtiskākās lietas ir ēku veco logu nomaiņa, ņemt vērā arī to, ka vēlams nomainīt arī vecos plasmasas logus, kas virs 10 gadiem jau šie energoefektivitāti vairs tiem logiem nav vairs tādi, kur būtu jāsaka, šīs dienas prasībām atbilstoši. Pareizi nosiltināt arī logailes, būtiski neaizmirst arī par veidtveru sakārtošanu, ieejas durvju nomaiņu, aizvērēju mehānismu uzstādīšanu. To bieži vien grēko, paliek tie durvis vaļā un attiecīgi siltums iet ārā. Ēkas jumtas remonts, nomaiņa, jumta lūka nomaiņa uz jaunām energoefektīvām, atbilstoši arī ugunsdrošības klasei. Neaizmirst par dviežu žāvētāju nomaiņu, siltķermeņu nomaiņu, siltumaksas sadalītāju uzstādīšanu. Es te gribētu varbūt oponēt iepriekšējiem runātājiem, kad alokātori, varbūt viņi nesadala to siltumenerģijas patēriņu, neuzskaita pietiekami precīzi un ir kādi malējie augšējie dzīvokļi, varbūt ir zaudētāji, bet cilvēkiem tā apziņa bišķi mainās un cilvēki sāk taupīt uz saviem, nevērs varbūt logas vaļā, bet tieši nogriež un gala rezultātā samazinās kopējais mājas energopatēriņš. Tas attiecīgi arī iespaido arī pārējiem. Protams, šie sadalījumi ir diskutējumi, bet plus vismaz tam redzam. Protams, šo ēkas galveno konstrukciju siltināšana, cokala, fasādes, pagraba, pārseguma, bēniņu atjaunošana, siltināšana, lai panāktu to nepieciešamo rezultātu. Tur, kur nav sakārtot mājai siltumēzgla, arī siltumēzgla atjaunošana, sakārtošana. Un tas, ko iesakām, arī pārējie inženieru komunikācija, kanalizācijas stāvvadu, guļvadu nomaiņu, jo labāk jau ar vienu šāvienu nošaut visu zaķus, nevis atstāt kaut ko un atkal mājā pēc kāda laika atgriezties un lai tiktos ar renovāciju. Tāpat tās arī zibens aizsardzības atjaunošana, kas prasības ir. Un ko arī vēlams neaizmirst šo ventilācijas sistēmas sakārtošanu, jo bieži vien līdz renovācija tā veidināšana notiek
caur veciem logiem, caur kaut kādiem dabīgiem viedināšanas kanāliem, kam ir liels siltuma zudumi, palielinās šis siltumenerģijas patēriņš, noblīvējot, veidojās šie pelējumi, sēnītes iespēja. Nu, un tas viss veicina, kā teikt, paaugstināt mitrumu un tādu nelabvēlīgu vidu. Gan visam pārējiem skābeklis, kā teikt, nepienāk. Līdz ar to cilvēkam liekas, ka nav pietiekami silta telpa. Viņi atkal tad, kā saucamies, pagriež radiatoru uz lielāku, bet tas jau neatrisina to problēmu. Nu, un tad ir, protams, tādi komplicētākie risinājumi, rekuperātoru uzstādīšana, bet pietiekami vienkārši risinājums ir šīs gaisa pieplūdes nodrošināšanai, ir sienā iebūvēts pieplūdes vārsts vai arī ventilācijas atver iestrādi logu profilos. Nu, un ja ir mājām kaut kur tāda problēma, kad bieži vien sit atpakaļ to ventilāciju, nu, tad tāds vienkārši risinājums uzstādīt uz jumta turbīnas šos deflektātors, kas dod ar vēju. Viņš tā kā rotē un velk to gaisu ārā. Līdz ar to tā gaisa apmaiņa telpās tiek nodrošināta daudz labāk. Nu, tad tie namsaimnieki ieteikumi veiksmīgai ēku atjaunošanai, ir, protams, nepieciešams zinošs projektu vadītājs. Vislabāk, lai viņš būtu, kā teikt, patstāvīgā štatā. Jāveic šie ēkas kompleksa ēkas renovācija ar visu inženieru komunikāciju nomaiņu. Būtiski izvēlēties uzticamu pārbaudītu uzraugu, kurš seko īsti strikti šiem darba kvalitātēm, vai darbi tiek padarīti pareizi. Un bez ciešas sadarbības ar mājas vecāko un padomi, gribās teikt, neviens projekts normāli arī labi neaizies. Jo, ja nav atsaucība no mājas puses, tad var cīnīties, cik grib, bet tas rezultāts būs tāds, kāds būs. Jo komandas darbs, tas ir, viens nav karotājs. Tad šie galvenie iegumi realizētajos projektos, protams, ir apkurs izmaksas samazinājums, kur labākos projektos līdz 60–70% var samazināt to kopējo enerģijas patēriņu, kā minimums ir šie 30%. Uzlabojas, protams, arī komforta līmenis mājās. Cilvēki paliek apmierinātāki, atrisina dažādas problēmas, kas ir, ka ja nav līdzsvarota apkura un siltumnoturība dzīvokļos, līdz ar to arī tādā, plus-mínus temperatūrās, bieži vien ir tā, ka var vēlāk ieslēgt apkuri, vai šī apkuras patēriņš ir krietni mazāks nekā tad, ja nav māja renovēta. Protams, palielinās dzīvokļu vērtību, uzlabojas skaņas izolācijas īpašības, pievilcīgāk šīs mājas vizuālais skats, tiek aizsargāts arī mājas nesošās konstrukcijas. Protams, beidzot pilnu kompleksu renovāciju arī pagarinās mājas kalpošanas laiks. Kā es iepriekš teicu, nav vairs jāatgriežas kaut kādiem cīkiem darbiem vai avārijas risks samazinās. Un pats būtiskākais, man liekas, arī, ka mainās paši dzīvokļu īpašnieku izpratni un attieksmi pret kopējo mājas īpašumu. Tad varbūt īsam ieskatam kaut kādi pēdējie tādi mājas renovācijas projekti, kur tie varbūt var redzēt pirms un pēc, kā no Upīša iela Andri. Jāsaka, tagad Upīša nav vairs Rīgas iela 18, Diakonāta iela 1, kur jāsaka tā no Valmierā Beāts iela 23, Georga Apiņa iela 10, Stacijas iela 41, kur varbūt vēlāk pieskarsies vairāk. Viesturu laukums, Gaujas iela 2, kur jāsaka tā, pietiekami labs projekts izdevies, un šis energoietaupījums arī pietiekami labs. Un arī tādas pašas ir vēl citas mājas. Šobrīd arī esam procesā ar 5 mājām. Līdz 3 mājas tiek renovētas. Tā kā tas darbs neapstājās.
Tas no manis īstenībā būtu viss. Esmu gatavs uz jautājumiem atbildēt. Pēdējā slaidā bija Ausekļielas mājas, tur bija tā sūkļa. Ausekļielai bija kaut kur 1,7 miljoni. Bet par šīm ar ventilējumām fasādēm, tā pieredze šobrīd ir kaut kā 20–25%. Viņi izmaksā dārgāk nekā parastā. Pēc 10 gadiem nav jāpārkās. Jā, tas gan ir fakts, par ko cilvēki varbūt neaizdomājas, kad esošās, kā teikt, apmestās fasādes, pēc 7–10 gadiem, viņas ir jāpārkrāso, jānomazgā un jāpārkrāso. Pretējā gadījumā, šis kalpošanas laiks viņām, diemžēl samazinās. Sakiet, kāds izmaksā tām mazgāšanām? Pietiekams sālīts, gribās teikt, ap pusotru eiro pa kvadrātmetru šī mazgāšana, plus jau vēl krāsošana, tad... Jā, bet tas ir vēlams darīt, jo pretējā gadījumā, ir arī Valmierā tā viena otra ēka, kur redz, kad šie ir īpaši tieši tā, kur ir kaut kur kūmā koki, kur veidojās uz fasādes šis pelējums, zilējums tāds. Un arī bieži vien citreiz ir tā, ja būvnieks kaut kur ir bišķiņ nogrēkojis, tad arī pēc tam ātrāk jau parādās. Ir arī mums tāda pieredze, kur garantijas laikā esam bijuši spiesti mājas pārkrāsot. Ir arī šobrīd mums ir tāda māja, kur mēs esam iesnieguši pretenziju par to, kad ir jāsaved kārtībā. No praktiskā viedokļa, kā jūs darat ar šaubīgām mājām? Jūs vadat uz blakus mājām, rādat rēķinus. Kas ir tas, jo jums tā pieredze liela, 10 mājas, ir kaut kāda iestrādāta metode, kā tos cilvēks pārliecina ar cipariem, ar tādas standarta prezentācijas? Kas ir tas, kas jums palīdz tiem iedzīvotājiem pieņemt lēmumu? Valmierā tādā ziņā gribās teikt, ir pozitīvi tas, kad tās mājas ir daudz. Un tagad jau bieži ir tā, ja kvartālā palikusi kaut 1–2 mājas, kaimiņi jau rāda ar pirkstu, ko tu jūs nesiltināsiet. Bet, ja runājam par to, kā pārliecināt, protams, tās ir mājas sapulces, ko mēs ejam jau pretī, jau rādam esošos piemērus, stāstam apmēram, cik tas varbūt ir izmaksājis, cik varētu tieši jūsu māja izmaksāt, kāda būs iegūma, kāds jums būs šis vidējais apmēram kredītmaksājums par dzīvokli. Tad jau cilvēki lēni gari gribās teikt pārliecināt. Ja vienreiz nesanāk, otrais nesanāk, tad iesaista, kā teikt, mājas vecāko vai mājas padomu, kas jau jāsaka tā, cilvēks tos šaubīgos varbūt apstrādā jau tīri neformālā gaisotnē. Okay. Un vai tu zini teikt, jo es zinu, ka jums ir šobrīd ļoti interesanta pieeja Sedā, vai kāds ir šeit no Sedas? Ja? Es zinu, ka jūs mēģināt arī veicināt Sedā, kur ir bieži vien varbūt tās lielāka šķēršļu neusticība atjaunošanai, varbūt īsi ieskicēt. Sedā tas stāvoklis nav tas rožainākais, bet lēni gari gribās teikt, iedzīvotāji ir lēmuši par to, ka viņi vēlās mājas renovēt, jo māju lēmumi jau bija vairāk nekā viens, jau kaut kāds 5–6 mājas, bet lielākā problēma ir ar tiem uzkrājumu veidošanu. Ir mājas, kuras jau ir sakrājušas, un tad kaut kāds mazos darbiņus jau, kad izdara, varbūt pirms tās renovācijas cilvēkam rodās bišķi pārliecība par to, ka varbūt tur kaut kas arī notiksies. Un, piemēram, Sedā šobrīd Dārzielā 12 mēs jau izstrādājam vienu siltināšanas projektu, kur gribam rādīt pārējiem Sedas iedzīvotājiem, ka tas būs tāds pilotprojekts. Jūs varēsiet aiziet, parunāties ar cik jūs maksājat līdz šim, cik jūs maksāsiet pēc tam, un ceru, ka tas vilnis pēc tam aizies. Minēja, man liekas, ļoti svarīga lieta. Piedod, es vēl vienu jautājumu atļaušos uzdot. Veicināt cilvēks uzkrāt naudu. Cik tas ir nepieciešams, lai cilvēki saprot, ja viņiem jāsāk krāt, viņi grib iet uz atjaunošanu, cik jūs, kā Valmieras namsaimnieks, rekomendējat viņiem sākt krāt, vai cik paaugstināt, lai tomēr tas process sāktu ritēt? Tā vēlme būtu uz kvadrātmetru līdz eiro. Tā, lai jūs saprotat, jūs šobrīd savus rēķinus veidojat, maksājat,
lai sāktu kustināt uz priekšu procesu par atjaunošanu, krātu naudu tehniskajam projektam, kas ir audits, tehniskais apsekojums. Nu, kā Ilmārs saka, jā, uz eiro būtu tas, kas būtu jārēķinās, lai sāktu. Jo jārēķinās jau to, ka ideja pēc tam ar mājai, kad kredīti maksājumi, protams, atkarīgi tas ir no tā, cik māja liela un kādus darbus dara. No eiro līdz 2,5 eiro jārēķinās, ka pēc tam renovācijas laikā būs jāmaksā. Ja agrāk tas bija tā, kad šis kredīts nosedza jau apkuras izmaksu starpību, tad pēdējos gados jāsaka tā, tas vairs tā gluži nav. Sanāk vairāk maksāt.